Kā jau vairumam gribās redzēt šādas hostas, ne tik daudz šādas, jo rekur ir viens brūnais, rekur vēl viens brūnais. Šitā jau ir pamatīgi cietusi, jo rekur ir brūnais. Nu, un tad bija klasiskā metode šāda. Protams, tur daudz runā par oliņām un vēl kaut ko, kas paliek, kas varbūt tā arī ir, citi ber sāli. Bet, lūk, te ir tas, jā, 1 kilograms sanāca 13–14 eiro depiņā, šitas ir pirkts. Nobēru, tas dzels, fosfāts vai kaut kas tam līdzīgs, tas strādā, ir ļoti labas atsauksmes. Rekur te nobēru, jo savādāk rekur, nu pat šitas te mazais, redzi? Nu, viņš visu izēd, nu tu taču nespēji to visu salasīt. Tā kā cīņā ir pieteikts. Tā kā, nu es ceru, ka šī te zilā granula josla apturēs šitos drausmoņus. Uzraksti, kā tu cīnies ar tiem un kas ir labs moments. Alus arī starp citu strādāja, bet nu tas tāds ilgtermiņš. Un jā, nu šitādi bruģi viņas spiest arī īsti nevar, jo palikt tāda kļaksa. Nu, kaut kas tāds. Tā kā, ja tev patīk šāds saturs, piesako Dzīvoklis LV un tas ir laiks. Un vēl trakāk, ka šitie te atšķirībā no mūsu foršiem pelēkiem rāpo gar durvīm pa sienu. Nezinu, kā ar šitiem arī varbūt strādās, bet šitie baigi netraucē. Šitam sanāk, es uzbēru pa virs to jauno līdzekli. Nezinu, ko es te filmēju. Kaut kāds iespējams baigākais brīdis, bet tas viņiem arī pēdējais. Ko es dzirdēju, viena dāma arī vienkārši ber virsū sāli. Re, kur vēl viens tur ir noslēpies. Ej, tu nost. Nu jā, re, kur viens aiz otru iet pa zālāju. Un tāds izskatās maziņais, diezgan palēks. Tā, re, kur viņš ir. Jo vairāk skatos, jo vairāk ir. Re, kur vēl viens ir. Cīņa ir pieņemta, metamies kaujā. Ziņošu tālāk par rezultātiem piesakot Dzīvoklis LV.